Par Vladislavu es varu pateikt, ka viņš jau no bērnības bija atbildīgs cilvēks un cilvēks, kuram varēja uzticēties. Jā, ar Vladislavu mēs spēlējam gan jauniešu komandā, bērnu komandā un arī dzīvojam vienā istabā un mācījāmies vienā skolā. Protams, komanda bija. Vladam nebija tik viegli uzreiz, no pamazam, tā kā principā viņš bija stiprs. Jā, pamazam viņš ir treneris un tā izauga. Jā, mēs sākam šeit Rīgā. Tad, kad viņi pabeidza 9. klasi, mums bija piedāvājums ar visu komandu uz Daugavpili. Viņam ir ļoti laba tāda īpašība, teiksim, viņš vēl no bērnības gadiem visu pierakstīja, cik viņš nopirka šokolādi, pienu, vēl kaut ko, un tā kā viņam bija gan nedēļas budžets un mēneša budžets. Līdz ar to es domāju, ka tagad lielajā dzīvē tas ir ļoti labi, viņam palīdz viņa darba pienākumos. Redzot viņa vietu, kā viņš sēž, redzot treniņus, ka viņš tur visu saliek, viņam viss ir pa plauktiem, visi tie bērni stāv, viss tur nav hauss, viss tā organizēti. Un vienmēr var viņam uztaisīt kādu joku, paņemt viņa vietā, uztaisīt mazliet bardaku, var aiziet viņam ātri, uztaisīt mazliet hausu. Var pajokoties uz viņu tādā veidā. Kas te atkal kaut ko ir aizticis, jo nav viss savās vietās. Bet var teikt, ka pedantisks noteikti. Visi bija piegādinājuši. Ģērbtuve teica, ka nākamreiz viņš redzēs, tad mums būs pašiem jātīra. Ka viņi nekārtīgi visi popkornu bija izvārstījuši. Tas ir komandas cilvēks, jā. Par viņu viņš ļoti atbildīgs. Viņš bija centrālais uzbrucējs, tas vismaz vērs laukumā visiem spēlētājiem, vai no aizsargiem, vai no uzbrucējiem. Es domāju, ka šī viņa īstā vieta, kur viņš noteikti sev var attīstīt un būt labs treneris noteikti arī. Viņš visu laiku interesējas par hokeju, jā, viņš skatās tur video, dažreiz viņš bija kaut kāda tur jautājumi, Igor Vladimirovičs, kā labāk to un to. Ja viņš strādā, viņš mācās, ja viņš kaut kāds jautājums viņam ir, viņš mierīgi to prasa, viņš interesējas. To padomu viņš arī man ir prasījis par kaut kādām idejām. Noteikti grib atnākt uz kādu lielās komandas treniņu, grib redzēt, citreiz es viņu redzu tribīnēs, viņš sēž skatās treniņus. Viņš ir stingrs treneris un viņš vienmēr mums zīmē priekšā pusbortus, ka vajag atdot piespēles daudz un mest golus un pa vārtiem mest. Bija tāds viens incidents, mēs spēlējām virslīgā un no viena tur momenta, ja viņš dabūja smagu traumu. Pie borta uz maiņu, ja cimdu nos, trenerim ar rokā sāp. Es tur skatos, tad viņš tur lauz divas kaulas un viņam tā bija. Tie, kas sēž blakus, man liekas, sēž spēlētāji, principā viņu spēles bija beidzas, ja? Bet viņš neraut nekā, viņš tā būtu, tāpēc es teicu, tas, virs, no liela burti. Arī uz ledus viņš bija tāds ietiepīgs un nepadevās. Tagad arī uz Oldbajiem mēs spēlējam. Arī varbūt fiziski netiek līdzi, bet noteikti, kad cīnās līdz galam, ņemās, pēc tam pārdzīvo, ka ir zaudējis. Viņam arī patīk uzvarēt, jā. Tas ir, man liekas, visi treneri, viņi ļoti azartiski, jā. Labajā pusē. Viņš kā man kā Dievs, teiksim tā. Jā, viņš izdara tabu ļoti labi. Novēlēt veselību, protams, izturību. Lai viss izdodas, viss jau būs kārtībā. Lai viņš turpina augt un attīstīties tā kā vadītājs un kā arī hokeja treneris. Un es ceru, ka kādreiz arī kāds no viņa audzēkņiem sasniegs visaugstākos mērķus.